Tā, nu, klausies, Vītola kungs, vienīgais, kas man tev te ir jāiemāc, tev ir jāmāk ieslēgt pagrieziens. Jā, viņš atrodas tur, tas aputējušais, jā, tas tev ir pagriezienu iemācies parādīt. Ja tev vēl nav autovadītāja tiesības, tad man tev ir sliktas ziņas, jo CSDD rosina dažādas lietas, lai viņas būtu grūtāk un sarežģītāk nokārtot, tas nozīmē arī dārgāk, un iespējams daudz to nevarēs atļauties. Bet ir arī labas ziņas. Man draugi no Bava autoskola ir izdomājuši daudz jaunas modernas risinājumus, lai tev šī te mācīšanās būtu ātra, efektīva un arī interesanta. Un pats foršākais, viņu mājaslapā var izbraukt virtuālo maršrutu cauri dažādām pilsētām un apskatīt visas viltīgās vietas, kur eksāmenā tevi varētu izčakarēt. Un, protams, šajā te autoskolā visu pierakstus tu vari kārtot online, arī ar visiem instruktoriem, visi kārtībā, un pats foršākais teoriju tu vari klausīties attālināt, tātad mazliet ietaupīt arī savu brīvo laiku, kurš noteikti tev galīgi nav. Un varbūt šajā te Bava autoskolā pat atsaldēts bembists iemācīsies parādīt pagriezienu. Un, starp citu, visu informāciju šajā te adresē droši piereģistrējies un sāc mācīties un tiec pie savām autovadītāju tiesībām.